Jā, ierakstās viss. Jā, diemžēl viss ierakstās. Santa, Džema. mēs esam ļoti organizēts. Jau otrais podkāsta ieraksts top nepilna mēneša laikā. Īstenībā ar vienu nedēļu caurlaidē. Tagad vienīgais ir tāds āķis, kad mūsu dārgais klausītājs par to neko nezin, jo mēs savu reklāmas budžetu tērējam, lai pareklamētu citas vecākas epizodes, jo tās, kas ir ierakstītas, nav nemaz publicētas. Tā kā darbiņš vēl ir, mums ir pusdarīts darbiņš. Mums ir pusdarīts Pusdisciplīna. Pusīdisciplīna. Tas ir iemesls, tā kā es redzu, ka mums ir problēmas. Mums ir problēmas ar disciplīnu un panākumiem. Tādēļ es par 18,70 € nopirku milzīgu grāmatu. Par tādu naudu jau var zirgu nopirkt tirgu. Man nesen vispār, nevis nesen, bet šodien es saņēmu uzaicinājumu sadarbībā. Es domāju, forši, kā sadarbībiņā influencēšu. Un tad izrādījās, ka tas ir online kazino. Bet vispār tā ir tā kā, es te nesen biju hip-hop festivālā, un es nolēmu iedvesmojoties no repera ar vārdu Eliots. Viņš tās diezgan asprātīgs. Es sapratu, ka viņš principā ir stand-ups uz beata. Man viņa mīļākā dziesma ir vidēji ienākumi. Par to, ka tu vari atļauties samaksāt par pirkumiem arī bez ribīkartes. Tas ir smalki. Jā, lūk, un es saprotu, ka es arī varētu sākt maukt. Mēs varētu podcasts uz beata un arī man stand-ups uz beata. Tā kā tu jau varēsi pusceļā, tev jau aicina online gamblings. Jā. Un tad es domāju, ka nākamgad gadu tevi sponsorēs Lucky Punch un festivālā Straumas galvenās skatuves. Tu? Es spēlēju online kazino uz skatuves. Tas vēl performants. Vispār Tā kā tā Justin Bieber performance, par ko visi tur runāja. Kura? Kas bija tas, kā saucās tas milz festivāls Amerikā, uz ko visi? Burning Man. Un viņš bija uz skatuves un vienkārši scrollēja internetu. Tas izklausās pēc manis. Tas izklausās pēc manis. Tā nav performance, bet mēs to varam arī saukt par performance. Labi, tātad panākumu mums klibo. Jā, tātad panākumu klibo tādēļ Mārča Jensīša grāmata 33 panākumu principi no narkotiku un kriminālās pasaules līdz ietekmīgam mācītājiem, motivātoram un parlamenta deputātam. Ok, tā sāksim ar pašu galveno. Kas ir? Es tev pateikšu, kā es zinu par viņu. Es zinu, ka viņš ir interesants deputāts Saeimā no kristīgā flanga, bet tā padziļināt es par viņu uzzināju no tevis. Tad, kad es piedalījos pirmajā Pride stand-upā, tad tu aicināji, manuprāt, cilvēkus ziedot naudu, izkliedzot kaut kādus viņa citātus. Jā. Kas ir nauda? Kas ir nauda? Bet es uzliku arī toreiz vienu no viņa tehnosprediķiem, un ticiet vai nē, ja jūs iegooglēsiet Kristus pasaulē tehnosprediķis, jums priekšā ir daudz skaistu un brīnišķīgu brīžu. Vienu varam paklausīties, tas saucas darbs. Kāpēc tieši man tu gribi atskaņot tehnosprediķi ar nosaukumu darbs? Labi. Es varu uzlikt arī tādu, kas saucās ātrums. Es vienkārši to darbs vairs nevaru atrast. Ātrums izklausās ļoti labi. Tu jūti? Es jūtu. Šodienas tēma. Ok, kur ir tehnodaļa? Šis jau vairāk Ātrums. Kā tu zini, izklausās pēc grupas apziņas parazīti. Dari to ātri. kā tu zini, tas ir pareizi. Dari to ātri. Dari to ātri. Ok, bet šis ir ļoti labs. Panākums. Dari ātri un nedaudz garumā. Tā kā tāda grupa līvi savienota ar apziņas parazītiem un tādu sliktu reperi. Jā, te ir viss kaut kas, te ir arī tādi bangeri kā dzīve kā pasakā, esi kas esi radošs un baudi no tā. Es gribu paklausīties, esi radošs un baudi no tā. Davai. Es zinu, pēc kā tas izklausās. Es tagad Alejas! īstenībā, jā! Radošs. Jā, Baudi no tā. mēs tagad redzam, kur Kirills ētis ir, viņš zadzis. Nē, arī grupa Mesa nedaudz. Jā, starp citu.
Grupa mēs ir riktīgi. Un tur vienmēr arī grupai mēs arī ir kaut kas par to, ka tu atrodi sevi. Ok, vienīgais tur tā tehno daļa jāatzīst. Pieklibo visas pārējās daļas 10 no 10. Klausīšos, būs šī gan man Spotify klausītākais mākslinieks. Vot nezinu, vai ir Spotifyā vienīgais, tas man bišķīts. Es atvainojos, es atradu darbs, ar šo mums jāpaklausās. Ok, nu te ir. Nu, tad mēs beidzot runājam. Ko Dievs saka caur savu vārdu par darbu? Darbs. Nedarbs. Pagaid, būs vēl labāk, es to apsolu. Dievs pats ir tas, kurš strādā, un arī mūs ir radījis, lai mēs strādātu. Saka, es esmu radījis, lai strādātu. Es esmu radīts, lai... Tavi darbi parāda, Nestrādātu. ka tu tiešām tici un es izlāšu. Tad ir jāatceras, ka ticība ir darbība. Pie visu un visu ir vajadzīgs darbs. Jautājums ir, vai tu esi izdarījis darbu, pietiekamā daudzumā darbu, lai būtu rezultāts. Saka, nav svarīgs rezultāts. Saka, Nav svarīgs rezultāts. Pats rezultāts, bet gan tas darbs, ko tu esi izdarījis. Katra darba diena ir jāsāk ar šo. Tas izklausās, bet ļoti, nē, ok, šis jau ir tā kā labi, jo man bija tas iespējas par viņu kā par tādu parastu, tādu klasisko, ļoti konservatīvo fujaku, nu, no tā visa gala, kur viņi tur vienmēr pret abortiem, tad ļoti garlaicīgi 15 bērni, bet šeit normāls, radošais čalis, tā kā man jau sāk likties, ka viņam ir ko teikt. Viņam ir ko teikt, viņam patiešām ir ļoti daudz ko teikt, man jāsaka tā. Viņu, tātad šo grāmatu, ar šo grāmatu ir liela problēma. Viņa ir šausmīgi garlaicīga. Mums ar iepriekšējā grāmatu bija tieši tāda pati problēma. Jā. Ar viņu mums bija tā pati problēma. Bet viņa personība savukārt, līdzīgi arī kā ar viņu, Ir interesanta. ir daudz interesantāk nekā tā grāmata, kas ir uzražota. Tātad viņš, mēģināšu izstāstīt. Tātad viņš ir no Latvijas pirmajā vietā, viņš ir Šlesera baigais čoms, viņš ir tiešām ļoti konservatīvs politiķis, viņš ir arī mācītājs. Es kaut ko lasīju, ka 2002. gadā ordinējies. Jā, grāmatas interesantākā daļa patiesībā, kas būtu interesanti palasīt viņa memoāru iespējams cilvēkiem, ir par to, kā tad viņš iegāja politikā, ja, un viņa tas dzīves stāsts. Un tas dzīves stāsts ir tāds, ka tur nāca no tādas nevisai funkcionālas ģimenes, tēvs nomirs, bet tēvs alkoholiķis, tad ir patāvs, ar patāvu neizveidojas attiecības, tad tu tur sāc lietot alkoholu, tad tu sāc pēc tam aizbrauc, tad ir padomju armijā, tad tur narkotikas. Padomju armijā, tas bija pamatīgs problēmas ar narkotikām. Jā, tas tiešām tā nolasās, un viņš visu laiku mēģina tikt ārā no tās narkotika atkarības, bet netiek ārā, un tad viņu apcietina par laupīšanu, tad otrais viņam iedod nosacītu sodu, un viņš tā kā ik pa brīdim atrod bībeli un tā kā cenšas tikt ārā. Ja? Un tad, ka viņš ir dzimis 70. gadā, tad, būsim godīgi, tā kā Jēzus te ir vienīgā rīkams, kas tev ir pieejams. Ja tā ir godīgi, tieši tā. Lūk, un tad tas kungs viņu uzrunā, viņš tiešām tā kā pateicoties ticībai, tā kā tiek ārā no tām narkotikām, un tad viņš sāk sprediķot, viņš ir tiešām, kā jau, mēs šādas draudzes saucam par sektām parasti. Viņš ir tām, es viņu saucu par spicy draudzēm, un tagad arī politiķu cepienā lampā Kugrāns tur par tām Jāņa Grasmaņa draudzēm arī izteicās par to, ka pie luterāņiem vai katoļiem tu viņu nesatiks, tu viņu satiks visās tajās interesantajās draudzēs. Jā. Viens cits līdzīgs, vai ne? Viņš arī ir interesanto draudžu cilvēks. Jā, un viņš ir arī tāds it kā, vismaz tā izskatās tiešām, es domāju, ka tiešām arī ir self-made man, tādēļ, ka viņš ir labs orators, aizraujošs, viņam ir, teiksim... Talantīgs mūziķis. Labs talantīgs mūziķis, jā. Līdzīgi kā visi populisti ir, patiesībā, tev ir jābūt labam skillam runāt ar cilvēkiem un būt aizraujošam un spēt aizraut cilvēks, un to es domāju, ka viņš tiešām māk, jo viņš tiešām no nulles ir izveidojis to draudzi, un tiešām tur 18. gadā viņiem Skonto halles futbola laukumā bija milzīga tur skatuvi 400 darbinieki, Dievs svētī Latvijas starpkonfesionālā tautas lūkšanas sapulce bija. Tā īsāk runājot, un tad viņš vienā brīdī arī saprot, ka, un viņš arī par to bieži raksta savā blogā, kur arī es tagad jau lasījusi,
Diezgan daudz. Grāmata bija tik garlaicīga, ka tu profesionēji ar citiem Mārķa Jencīša biogrāfijas sasniegumiem. Jā. Ok, viņš ir, klausies, mūziķis, runātājs, blogeris. Jā. Politiķis. Klausies. Iedvesmotājs. Jā, tas, ka viņš sev pats ir, jo tas Wikipēdijas raksts likās, ka viņa Wikipēdijas bio ir rakstījis viņš vai viņa sieva. Kāds, kas viņu mīl. Ok, tad varbūt ne sieva. Jā, nu tā, un viņš arī tiešām, tātad viena svarīga lieta par šo te Kristus pasaulē. Tā ir viņa draudze. Viņas tāds, ja mēs Amerikā esam redzējuši tās megachurch, tas ir tas viņu tā kā tas ceļš, uz ko viņi iet. Un ja palasa viņa... Tās megachurch ir tās, kuri tur no debesīm nolaižās 15 klauni, tas viss atgādina Taylor Swifts koncertu. Jā, Buļģedziņāni. Kur Latvijā... Nu jā, un šī ir arī tāda... Latvijas izpildījums ir tas tehno, ja tas ko tas mēs varam atļauties. Jā. Bet es esmu bijusi uz tādas draudzes pasākumiem. Man jāsaka, tas bija tiešām kaut kas, tas bija trips. Vienīgā problēma bija, ka ļoti ilgi tas bija. Bet tur ir tāda tā kā... Jebkura koncerta modernā mūzika, popsīga, kaut kāda roķīga. Nu, jā, tur vienkārši tur ir nevis tā kā Juri, es tev mīlu, bet Jēzus es tev mīlu. Un tā ir vienīgā starpība. Jā, kas ir. Savulaik es zinu, ka mēs ar draugiem spēlējām kaut kādu spēli par to, kad uzmanam, vai šī dziesma ir kristīga. Vai tur mīl Jēzu, vai tur mīl kaut kādu romantisku partneri. Atšķirības praktiski nav. Nu jā, nu lūk, bet tas ir arī tāds bizness, jo tā tad ir šī te Kristus pasaulē, un tā kā tur ir arī grifta pazīmes, tātad tur ir arī tāds izaugsmes klubs, ko viņš ir izveidojis, un arī šī grāmata ir kursiki, viss kā vajag, par maksu. Lektors, mācītājs, motivators Mārcis Jencīts, protams, un tā var dabūt video ierakstos 1. vai 2. daļu par 29 eiro. Klātienē 3. daļa būs par 99. Neklātienē arī var par 89 eiro. Viena nodarbība klātienē 29 eiro. Tā kā tur ir šis. Jā, tad ir arī Dieva lauvas viņam tāda organizācija, kas ir tā kā uz tāda vīru izaugsmi orientēta. Izklausās pēc kaut kāda kristīgā motokluba. Tas, jā, visdrīzāk. Es jau vienkārši pazudu visā tajā astoņkājī. Viņš ir ļoti, ļoti rosīgs, jā. Cik viņam ir bērnu? Oi, es neapskatījos šo. Tu iečakoji, jā. Es tikmēr izstāstīšu par tādu lietu, ka tajā Kristus pasaulē, tad, ja lasa viņa šos te sprediķus, viņi ir tādi, kopumā tur tieši tādi paši kā grāmata, tur esi labs, tur atbalsti citus, esi strateģiskāks tajā, kā tu tur kaut ko dari. Šitās te lietas. Bet viena no tām... raksturīgajām lietām arī, protams, ir par to, ka visur ir bailes. Visur ir bailes par to, kas notiek Eiropā, Francijā, Amerikā. Tie geji nāk virsū, perversijas nāk virsū, mūsu bērni tiek nodoti un apmācīti perversijām, narkotikām, alkoholam. Viņš daudz runā par to, Nē. Viņi paši nododas apmācību par perversijām, maucību un alkoholu. Viņš jauc. Viņš noteikti arī bija tas, kurš repostē. Atceries to vienu brīdi bija tā apmātība ar to Norvēģiju? Jā. Tad, kur tur tos bērnus tur kaut kam ņem nost? Jā, tie, kas sit viņus. Jā, un apakšā maziem burtiem ir ka tur tas bērns 5 reizes piekauts, bet tas nav svarīgi, viņi ņem nost. Jā, lūk. Un, es varbūt bišķīt palasīšu no viena viņa sprediķa. Sprediķi ir arī good storytelling, man jāsaka. Tu skaties, tur ir tā kā labi sprediķi ir tādi, kas ir drusciņi stand-ups. Tu bišķi kaut ko bišķīt pašironiski izstāst kaut ko iz savas dzīves, bet atšķirībā no stand-upa tur vēl bībeles pāntus pēc tam tu pieliec. Principā, viņš arī stand-up komiķis? Es teiktu, ka jā. Es teiktu, ka viņš tur tajā virzienā iet, jā. Lūk, tātad. Citēju. Protams, ir jāņem vērā vecums, kamēr tu esi bērns, kamēr vēl neesi precējies. Ir dažādas nianses, taču, piemēram, arī precēta sieviete nevar pazaudēt savu patstāvību. Saproti? Vīrieši, kuriem ir sievas, jūsu sievas nav jūsu īpašums. Jūsu sievas ir Dieva īpašums. Viņas ir personības, un kā viņas grib, tā viņas ģērbjas. Ar kādu transporta līdzekli viņas grib, ar to viņas brauc, nevis ar to, ko jūs gribat. Es nenoteikšu savai sievai, ko vilkt mugurā, jo viņa ir pilnīgi patstāvība. Un viss, kas man, jā, viss, kas ir man, pieder arī viņai.
Nu, lūk, un Tas jau tā, es jau satraucos. tāpēc nav atšķirīgi, ka tu tagad esi precēta un vīrs par tevi gādās. Nē, tev jābūt patstāvīgai sievietei, vīrs nav tavs dievs, un tu nevari pilnībā paļauties uz to, ka vīrs par tevi gādās. Tev pašai ir jāaug. Kāds kaut ko saprata? Un tad viņš runā tālāk. Okay. Tu tā kriminālā pagātnē. Jā. Šodien Latvijas sabiedrībā ir katastrofāls īstu vīriešu trūkums. Īstu sieviešu trūkums ir uz pusi mazāks. Lūk. Es gribētu, lai viņš definē tās definīcijas man. Jā, viņš saka, ka sabiedrībā ražo nepilnvērtīgas vīriešus un sievietes, un tad viņš ir izlasījis TVNet rakstu par Centrālās statistikas pārvaldes pētījums. Tātad, es gaidu, kad būs kaut kas par maziem peņiem. Nē, tātad par to, ka cilvēki, vīrieši dzīvo, nav laulībā, bez bērniem, dzīvo pie saviem vecākiem, un viņš arī saka, ka viens no demogrāfijas problēmu cēloņiem ir ģimenes dzīvē nobriedušu vīriešu trūkums. Viņi nav patstāvīgi, nav gatavi ģimenes dzīvē 30 gados. Viņi nav gatavi nekam, viņi ir neveiksmieki un viņi nav pilnvērtīgi vīrieši. Un man likās... Tas triks ir tajā, ka es viņam piekrītu, bet mūsu risinājumi ir dažādi. Jā, bet zini, kas ir par šo? Es tieši noklausījos ģimenes studiju nesen Latvijas radio raidījumu, un tieši tur sociāla antropoloģi runāja par to, ka īstenībā tādu gluži nav vienkārši mums ar dzīvildes paildzināšos cilvēkiem nobriešanas posms ir daudz ilgāks, un jauni cilvēki arī darba tirgu ielēc daudz vēlāk kā agrāk. Sanāk, ka viņi ģimenei nevar nobriest sociāli iemeslu dēļ, jo viņiem nav kur dzīvot, un viņiem nav kur strādāt. Jo šobrīd, īpaši jauniem cilvēkiem darba tirgus, kas, būsim godīgi, bērniņiem vajag naudiņu, un visādām dzīvošanām ārpus vecākiem vajag naudiņu, tas ir sociāls fenomens visā rietumu pasaulē. Un tas neatiecas tikai uz vīriešiem, tas attiecās uz sievietēm arī. Jā, bet es domāju, ka mums ir problēmas ar vīriešiem kopumā, un viņas saistīts ar to, ka ir patriarchāts, un es domāju, viņi tev ir problēmas ar vīriešiem, dzīvojot mājsaimniecībā, kur pat suns ir sieviete. Nē, zin kā, es domāju, viņi tiešām, pasies, mūža izglītībā lielākoties ir sievietes. Jā, protams, tas jā. Saprot, kaut kas īsti līdz galam ar tiem vīriešiem, man liekas, nav ar to, ka viņi ir kaut kādā brīdī beiguši censties un iespringt, man liekas, daļa. Un tā varētu būt problēma. Jāatzīst, kad beigusi censties un iespringt, kaut kādā brīdī ir arī mana problēma. Jā, bet tādos brīžos, ko tu dari, tehnosprediķis darbs. Tagad es zināšu. Bet, protams, kad arī tātad, reku te ir tālāk, tā kā sākumā tos sprediķis lasu, he has a point, jā, par to var runāt. No. Jā, un tad... kas māca, tātad iedomājies, tu sūti savu bērnu skolā, un kas viņus māca? Nabaga skolotāji, kur cīnās par algas pielikumu. Viņi ir nabagi, neveiksminieki. Viss, ko viņi prot, ir rakstīt priekšā formulas, garlaicīgi novadīt stundas. Viss, ko viņi māk, ir sūtīt bērnus pie psihologa, lai sagroza viņiem smadzenes un vest bērnus visās ekskursijās, kur notiek perversijas, dzimuma akti, nepilngadīgo starpā, smēķēšana, dzeršana un tiek lietotas narkotikas. Es godīgi sakot, gribu uz šīm ekskursijām. Tādā ziņā, kad viss ļoti strauji eskalējās. Jo mana 7. klases ekskursija, kur arī notika, tad es gribu izstāstīt par perversijām manā laikā. 7. klases ekskursijā mēs 13 pūrni sapulcējāmies vienā teltī, lai izdzertu uz 13 sejām, laikam 3 dzērienus, no kuriem 2 bija mazie 033 lakīdu oksīdri. Perversijas arī bija. Man liekas, ka kaut kādi cilvēki pabučojās. Jā. Pirms laulības. Jā. Vispār diezgan skarbi, jā. Perversijas, orķijas un narens. Tālūk, tas ir tā kā par viņas prediķiem, tātad, jā. Bet viņi jau visi dara, viņi no sākuma pasaka kaut ko, kam visi piekrīt, un tad viņi pasaka to, kam mēs nepiekrītam. Jā, tieši tā. Un tad ir vēl arī tas, ka ļoti interesanti ir tāda, viņu mājaslapā ir tāda, ka šī baznīca tiek veidota caur G12 stratēģiju. Kas ir? Government of 12. Tā ir Dieva pārvaldība caur 12. 12 ir pilnības simbols. Es šo izlasīju, es domāju, kas ir tas? Es tieši tā atradu, kas ir tas. Tātad, tas ir tāda hierarhiskā baznīcas izaugsmes tāda teorija, kuru izveidoja 1983. gadā mācītājs Cēzars Kastellanos. Kurā gadā?
83. Svaigs. Jā. Nu, lūk, un viņa, tātad, principā, galvenā ideja ir tāda, ka baznīca ir jāaug. Tev visu laiku ir tā kā pēc multilevel marketinga schēmas, principā, atnes vēl 12, jā. Nu tā, tev ir vienkārši visu laiku... Tas tā kā Avons. Tā kā Avons, jā. Nu, lūk, bet tas, par ko tiek kritizēts šīs te baznīcas, kam ir šis te princips, tas ir par kulta tipa vadības stilu un ļoti autoritāru vadības stilu. Bieži vien tiek runāts par to, ka tur ir vardarbība, emocionāla vardarbība. Nu, loģiski, ja tur ir autoritārs vadības stils, jau neviens jau nevar čekot uz problēmām. Jā, nu tā tad milzīgs fokus. Un tad tiešām tiek runāts par to, ka darbojas kā multilevel marketingas tīkls, jā, kur katra līdera veiksme ir piesaistīta tam, vai viņi var piesaistīt 12 vēl cilvēkus. Un līdz ar to tur nāk toksiskas attiecības, izdegšana, perfekcionisms un tālāk, jā. Izolācija, līdz ar to tāds elitisks, tātad jūs esat dievi izredzētie cilvēki, visi pārējie degs nāves liesmās, un jūs esat vienīgie izglābtie. Tur ir tas interesantais, jā, jo man vienmēr, tas laikam arī tas, kas man ir radies iespējas par tām interesantajām draudzēm. Spaisī draudzēm. Neirospaisī draudzes, jā. Jo, tā kā, tev ir kaut luterāņi, katoļi, tās visas lielās. Viņi tādi boring, viņi visi dara tādas parastas lietas, un viņi baigi arī, viņi nereti arī tā, ka viņi sociālajos tīklos baigi par neko nestāsta, ko viņi tur iet uz to baznīcu. Viņi tur vienkārši iet, viņi kādreiz kaut ko piemin, bet viņi iet. Un tad ir viss šās interesantās draudzes. Un tur man vienmēr liekas, ka tie cilvēki, ko es pazīstu no tām draudzēm, tas ir viss, ko viņi dara. Viņiem visa dzīve ir tajā draudzē, un tad viņi tajā draudzē apmēram tā kā ar draudzi ēd, ar draudzi guļ, ar draudzi dara visu. Jā. Viņiem nav bieži vien tā, man vismaz nav tās nereti sajūta, ka tā viņiem arī ir galvenā tā sociālās dzīves un draudzību. Jā. Līkne. Nē, nu tas ir šajās te evaņģēliskajās draudzēs baigi tipiski, baptistu draudzēs tas ir diezgan tipiski, jo, nu, ja tu aiziet, piemēram, uz katoļu baznīcu, visiem ir pilnīgi pofīgi par tevi, un tā kā tu īsti neesi, tev ir jāpacenšās, lai būtu iesaistīts, tur tev iesaist uzreiz, un tā kļūst par tavu otru ģimeni. Un tur ir tā problēma, ka viņi tev diezgan ātri noslēdz no taviem pārējiem draugiem, iespējams arī no tavas ģimenes, atkarībā no tā, cik toksiski ir šī baznīca, un tāpēc tu nevar no turienes tikt ārā, pat ja tur tu piedzīvo vārdarbību, vai tu tur negribi. Tev vairs nav kur iet. Tev nav kur iet, tev vairs nav neviena drauga, tev nav kopienas, un ja tu mēģinot atvest 12, esi pazaudājis 24. jā, un arī starp citu, lai gan it kā šeit es neatradu, nekur tā, ka viņš tā vismaz publiski būtu teicis, ka šķirties nedrīkst, bet parasti viena no problēmām, kas ir šajās baznīcās, ir arī tā, ka šķiršanās netiek pieņemta, jo vienmēr ir tomēr jāstrādā pie šīm attiecībām, un pat tad, ja tur ir vardarbība, tomēr tās sievietes, un arī, ja nav tās vardarbība, ja vienkārši, tā kā ir laiks šķirties, ir vienkārši laiks šķirties, neiet tur kaut kas. Tad arī tu zaudē gan to draudzi, gan savu pozīciju draudzē, gan arī to kopienu savai, un tas ir super traumatiski kaut kāda pieredze. Es esmu dzirdējis no cilvēkiem personīgi par atsevišķām šīm mazajām draudzēm, kuras it kā teorētiski pat liberāls, bet pēc laulības šķiršanas abi divi vaininieki, īpaši sievieti. Jā, īpaši, jā. Sievieti. Jo vīrs atrod sev jaunu 20-gadīgu bēbi, jo tur pilns ar tām jaunajām čiksītēm ir. Jā. Tālūk. Un arī Redditā es palasīju cilvēku, tur kāds bija rakstījis kaut kādu tur teoloģijas darbu par šo te draudzi un prasīja pieredzes. Pirms 2 mēnešiem, starp citu. Par šo konkrēto draudzi? Par šo konkrēto, jā. Un tur ir cilvēku pieredzes. Nice. Un viņi tur daudz tiek runāts par to, ka ļoti agresīvā veidā uzrunā, un līdz ko tiek pie taviem kontaktiem, tu tiec pievienots WhatsApp grupām, visu laiku tev sūta ziņas, visu laiku tev aicina, un līdz ko tu sāc nenākt vai neaizēji, tā uzreiz momentā tu sāc saņemt ziņas, tā kā tu degsi nāves elles liesmās, un sātans tev vada, un tu dabū riktīgi tādu spiritual abuse. Tas izklausās diezgan, godīgs, izklausās tā kā ļoti nekristīgi uzbrukt cilvēkiem, kas negrib kaut ko darīt, jo tur ir arī, tā kā visām draudzēm ir visādas lietas, ko tu negribi darīt. Volejbola klubs, bet tev nav roku. Ne, bet saprot, tur ir tas, ka, redzi, te cilvēki ir fanātiski, viņi uzskata, ka, tu esi dabūjis tādu informāciju, kā tu vari izglābt cilvēkus
no sātana, no nāves, no perversijām, no preteklībām, un tu viņiem esi gatavs šo dot un dāvāt, un viņi to neņem, un tas tev padara dusmīgi. Es domāju, ka tur, bet, lai tu nonāktu līdz tam, ka tu sūti cilvēkam, kas pateica, es laikam negribu nākt uz tavu draudzi, es tā kā, nezinu, man ir savējā, vai varbūt es negribu vienkārši nākt, ka tu viņiem sāc sūtīt šādas ziņas un vajāt tos cilvēkus, un tas nozīmē, ka tu normāli esi tev, tā kā, kāds ar tevi ir strādājis, teiksim. Sagājis pa fāzēm. Ir sagājis pa fāzēm, jā. Es izklausās pēc dažām darba vietām arī. Jā. Kur, es zinu, man bija tā darba vieta, kur arī tā kā principā aiziešana no darba nozīmē, ka tu esi pamat uz ģimeni. Jo mēs esam ģimeni. Nu labi, ķeramies. Ķeramies klāt grāmatai. Tātad, grāmata ir... Ļoti, ļoti bieza. Ļoti bieza. Ļoti bieza. Man ir bail, ka mēs te būsim līdz parītdienai. Man pie tevis patīk, bet ne tik ļoti. Grāmatā ir 345 lapas. Okay. Jā, cieti vāki, vāki, kas izmaksāja 4 eiro no 18,70 €. Jā, un īsas nodaļas. Ir cerība. Jā, kopā 33 nodaļas. Un ļoti biezas lapas arī. Un tāds dāsnes fonds liels. Ka tu zini, kā tas paredzēts, ka tu bieži viņu lasi. Viņai tādai nenolasāmai jābūt. Nu, varbūt, jā. Varbūt tavējā izstās ļoti svaiga. Manējā izstās ļoti svaiga. Korektoru, redaktoru nav. To arī var just. Bet ne tik ļoti, starp citu. Bet grāmata ir tāda. Labākā Helmutam Bēķim valoda? Zini, labs jautājums. Es teikšu tā, ka man šķiet, ka šo grāmatu kopš jau ir ChatGPT, man ir lielas aizdomas, ka katru no šīm nodaļām viņš vienkārši paprasīja ChatGPT, lai viņš uzrakst, jo viņas tā stilistika ir viena un tā pati. Un tas viss ir tāds... ChatGPT. Jā, fine. Ok. Lasīt nav melots, bet tā kā... Ok, bet kāpēc es šo lasu? Tā... Nu, lūk, tātad. Bet tad šie arī panākuma atslēgi tomēr ir caur to Jēzus gaismu, ja mēs skatāmies. Tu zini, īstenībā ik pa brīdim jā, bet tur ir tā interesanti. Tātad, man patīk, ka tā grāmatas vāks ir viņa seja, bet viņa tas kailais pauris izskatās, ka tiešām ir kaut kāds dieva gaismas apspīdēts. Viņš spīd smuki kā pīrādziņš. Nu, es tev nolasīšu, tātad, piemēram, un pēc katras nodaļas, kas jau ir īsi, ir arī kopsavilkums, un tad ir tāds kā citāti iedvesmojoši. Kas dažreiz ir no Bībeles, dažreiz nē. Okay. Tad, te ir tāds lietas. Principi nav pakļauti cilvēkam. Mēs tos nevaram kontrolēt, bet varam tiem pieskaņoties. Tie darbojas neatkarīgi no mūsu ticības, tiem gluži kā gravitācija. Principi ir akmenī kalti, tie darbojas precīzi un nemainīgi. Ievērojot tos, dzīve nes augļus. Ignorējot sekas, ir neizbēgamas. Profesionālie likumi pakļaujas universālajiem, nevis otrādi. Sevi ir jāprogrammē uz principiem, lai tie kļūtu par daļu no mūsu zemapziņas. Jā. Nu, lūk. Un tad tā kā... Sorry, es tā kā opslēnām, zin aizmieg pie televīzora. Bet tad ir arī 2 citāti. Kā jūksi, tā brauksi, latviešu tautas paruna. Un cilvēki var mainīties, bet principi paliek nemainīgi. Kas ir tie principi, par ko mēs te runājam? Nu, kas? Par ko? Par ko šis? Saprot, es citēšu atkal viņu pašu. Tātad tēlēni runājot, mūsu dzīve ir kā burka, ko piepildām ar dažādām lietām. Ja vispirms burku piepilda ar smiltīm un smalkiem akmentiņiem. Es esmu no tās paudzes, kas skatījās internetā video, kā vīrietis ar savu dibenu saplēš stikla burku. Tāpēc es gribētu, lai man dzīve nav kā burka. Viņš te uzdod jautājumu, kāpēc vieniem cilvēkiem veicas un citiem neveicas. Un caur šito viņš tā kā viss tas iet, kā kļūt par tādu cilvēkam veicas un kā būt līderim. Tas ir tas. Okay. Un ļoti bieži arī savās lekcijās viņš tur runā par to, kāpēc jaungada apņemšanās sākt labāk dzīvi visbiežāk izkūp jau pirmajās nedēļās. Tad te ir tāda statistika, ka ir tā, ka tas tādēļ, ka cilvēks vēlas pārmaiņas, nemainoties pats. Jā, es zinu, un mēs esam tikai 12. lapusē. Dod man arī padzerties no tā zināšana krājuma kaut ko. Jā, tad... Dod man dzert no Jensīša. Es tev došu tikai kopsavilkumu. Tikai kopsavilkumu? Jā, nākamai nodaļai. Ak, Dievs! Kopsavilkums. Paradigma ir zemapziņas programma, kas nosaka domāšanu.
Un nav pagājusi ne nedēļa, un mēs turpinām šo epizodi. Visu nedēļas neizgāja no džemas dzīvokļa. Tas bija viņas terases Kas ir arī tas, par ko mēs runājām šīs epizodes sākumā. Kas mums notika? Kas te ir noticis? Mums nomira atmiņas kārta, ko mēs secinājām tikai pēc tam, kad izrādījās, ka ir tikai puse no epizodes ierakstīta. Tiem, kas klausās, viņu noteikti ir daudz jautājumu. Tā kā it kā mēs jau pusstunda bija pagājusi, mēs pat nebijām sākuši lasīt to grāmatu. Man ļoti patīk, ka no pašas grāmatas mēs esam ierakstījuši akurāt dažas minūtes. Bet tagad šis ir tāds kā piefilmējums, jā? Jā. Piefilmējums, lai mēs šo varētu laist gaisā. Jā. Jums, tikai jums, dāmas un tie 2 vīrieši. Jā. Kas mūs klausās. Jā, no kuriem viens ir cerams Andris, bet kāpēc Andris, to jūs uzzināsiet nākamajā epizodē. Jā. Jā, nu tā tad šī grāmata tāda tiešām vienkārši ir šausmīgi garlaicīga, un man ir ļoti daudz atzīmētu vietu, bet es pat nezinu, ko no viņām paņemt. Nu, tur ir piemēram par to, ka smadzenes pārveidojas, jā? Mēs, manuprāt, par to kaut ko. Galvenais, zini, kas ir stulbākais par to, ka nav ierakstījies. Šis būs tā kā mēs tūlīt diagnosticēsim mani ar kaut kādu garīgu saslimšanu. Mums tik labi prikoli noteikti tur bija. Tur noteikti bija paši labākie prikoli, ko mēs jebkad esam pateikuši. Un tagad viņi ir zuduši. Jā, un visumā. Nevelti tieši 3. nodaļas beigās viņš saka, ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. Ja vēlies lidot kā ērglis, neapgrozies starp vārnām. Viņam, es tagad atceros, viņam bija tie daudzie latviešu tautas tie citāti. Jā, dažādi. Ļoti maz bībeles citāts, bet diezgan daudz visādi tādu international citātu un arī latviešu tautas sakām vārdi. Dod to sakām, dod kaut ko labu tādu. Kā vējš skrien, kā miets atdūrs varētu būt. Es ceru, ir kaut kur. Prāts ir kā dārs, ja to nekopi, tajā aug nezāles. Tātad viņš grib teikt, ka manai TikTok scrollēšanai 10 stundas dienā nav labi? Tā viņš saka. Okay. Viņš tātad, mēs esam tagad pie 4. nodaļas. Un es redzu, ka ir ļoti daudz labs pušu. Ir ļoti daudz labs pušu. Vēl līdz nākamajai nedēļai šeit. Te ir daudz tiek runāts par to, ka tev ir, tā vide tevi ietekmē. Respektīvi, ja tu tusēsi ar miljonāriem, tad tu būsi miljonārs. Tu esi to 5 cilvēku vidējais aritmētiskies, ar kuriem pavadi visvairāk laika. Santa, pastāst par 5 cilvēkiem. 2 mani bērni. Tas ir slikti, viņi nav miljonāri. Un, godīgi sakot, viņiem arī īpaši nav nekā vērtīga, ko teikt. Ne viņi Satori ir lasījuši. Ne Rīgas laiku. Tu saki, ka baby box, jā? Es saku, ka baby box jau vienkārši, nekā. Un tad šeit jau iesāks tas, uz ko tad balstās viss šī grāmata. Un ar sevi es pavadu ļoti daudz laika. Kas ir, tā kā es teiktu, labi tie bērni vēl, bet ar sevi. Bet es esmu ne tikai lasījusi Satori, es esmu bijis Satori LV diskusijā. Bam, bum, bam. Pastāst par to. Mani uzaicināja no sākuma tevi, bet tu atteici. Tāpēc viņiem nācās ņemt džemu no Temu, Santu. Šis labs, ne? Un mēs parunājāmies par sliktu literatūru. Jo es esmu iegūs ekspertīzi, acīm redzami. Tā ir. Tikai sliktās grāmatās. Jā. Tas ir tāda ļoti nišas ekspertīze, bet es ņemšu to, kas man ir. Gadā uzaicinu spāles kaut kur uzaicinu, jā. Karoči, pilna šī grāmata ir ar visādiem tādiem tā kā lielo cilvēku dzīves pieredzēm, bet neviens no viņiem nav latviešu. Tātad, piemēram, Tonija Robinsa dzīves izšķirošais. Tonijas ir, sākam. Pagrieziens. Liena tā tur arī viņu ir dzērusi. Jā, Resina, jā. Viņa dziļi Tonijā Robinsā ir iekšā. Tā, turpinām. Tad ir Steve's Jobs iedvesmojās no semināra, ko vadīja miljardieris Roberts Friedmans. Oprah Winfrey piedalījās Mājas Anģelo seminārā. Tas ir ChatGPT. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka, ja viņš būtu rakstījis pats, viņš varbūt būtu izmantojis vietējos cilvēkus. Jā, es nezinu, draudzē neviena kruta nav. Šlesers, piemēram. Vai izstāst par Šleseru, par to, kā viņam ir gājis. Tā kā kaut ko. Jo šitie visi tie ārzemti, šitie klasiski, tas ir tāds, ko tiešām tev ChatGPT saģenerēs promptos. Jā, tā ir. Te ir tā kā 10 principi, kā praktizēt afirmācijas. Tur tā kā... Kas ir afirmācijas? Afirmācijas ir tā kā
tā kā tās lietas, ko tu tā kā gribi sasniegt savā dzīvē, pozitīvās, tā kā es esmu veiksmīgs. Vēlams publiski viņas. Es tagad pa ielu visu laiku auroju. Es esmu veiksmīgs. Tas ritīgi tev palīdzēs būt veiksmīgam. Jā. Nu, viņš ir tā kā, bet starp citu ļoti labs jautājums. Viņš pasaka, kas ir afirmācija. Tas ir tāds labs jautājums, jo mēs skaidri kas zinām. Ir tā pa dīvainu kristietības? Klausies, kas ir šitiem te, kā, tā kā man likās... Afirmācija ir pozitīvs skaidri formulēts apgalvojums, ko cilvēks atkārto, lai pārveidot savu iekšējo cilvēku. Liekas, mazāk afirmācija, vairāk darbiņa, ne? Nu, jā. Nu, viņš te par kaut kādiem neironiem kaut ko arī, tur tā kā kaut kas tāds tā kā tipa zinātnisks ir. Afirmācija ir pozitīvs apgalvojums, kas pārprogrammē domāšanu zemapziņu paradigmas mainotiek tikai tad, kad tiek pārveidot dziļākie uzskatu un ieradumi. Nu, nav, tā kā, it's not like wrong, but also... Es nezinu, nu tā... Ak, Dievs, ir tik garlaicīgi. Jā. Tur nav nekādas pievienotas vērtības. Jā, un man jāatzīstās, es esmu riktīgi vīlusies, kad es lasīju šo grāmatu, jo es biju cerējis, ka būs fun. Jā. Un būs slikti un fun, bet ir slikti tikai tāpēc, ka te nekā nav. Iedomā, kaut ko, Jā, rekur ar 61. lapus palasi. Rezultātu kultūra nozīmē darīt ar jēgu, nevis tikai izskatīties aizņemts. Ne stundas, bet rezultāts nosaka vērtību. Darbs bez rezultāta ir kustība bez virziena. Pat 12 stundu darba diena neko nenozīmē, ja nav paveikts būtiskais. Komanda bez rezultātu kultūras ir kā orķestris bez diriģentu. Frāze es mēģināšu ir atļauju neveiksmē. Svarīgs ir nevis nodoms, bet paveiktais rezultāts. Neviens kalns nav par augstu tam, kurš kāpj. Japāņu tautas par un pasaka tiem līķiem, kas guļ Everestā. Ne tas, kas stiprs, kas sāk, bet tas, kas pabeidz. Lūk. Grūzīnu tautas par un. Sliņķis nerad pēc daudz kā kāro un tomēr neko nedabū, bet čaklie dabū pa pilnām. Lūk. Tas ir Salamana. Es jau tieši... I just felt it. Jā, tu jūti, kad ir atnācis. Diezgan garlaicīgi. Šis atgādina tās, ko tas atgādina šā grāmata? Tās aforismu grāmatas, ko absolventiem pamatskolā un vidusskolā Jā. Tur ir parasti tāds slavenu cilvēku citāti. Tu esi tas, kas tu esi. Dzīvo dzīvē, dzīvu dzīvi, dzīvam dzīvē, dzīva dzīve. Tā kā mācīs no pagātnes. Man patīk, ka mums ir grāmatu podkāsts, bet mēs mēģinām parunāt par pilnīgi visu citu, tikai lai mums nebūtu jārunā par šo grāmatu, jo tur nekā nav. Jā, bet tas ir tāds jautājums. Te ir arī, piemēram, mācies no pagātnes, izmanto tās pieredzi, resursus un atziņas. Dzīvo šodienā, sapņo par rītdienu. Ak, Dievs! Fine, ok. Bet kāpēc? Bet padomāsim par kokiem. Ko? Kas ir miruši, lai šī grāmata? Jā. Tas varēja būt prompts ChatGPT. Tas varēja būt toals papīrs. Tas varēja būt salvetes uz galda, kur man bērni novembrī slauka puņķus. Tas varēja būt viss kaut kas ļoti derīgs, bet tagad mums ir šī grāmata. Un mēs tērējam elektrību, lai ierakstītu, un arī kaut kāds Amazonas tur mūžmērš vēl kaut ko, lai ierakstītu šo podcastu epizodi par šo grāmatu. Un nemaz nerunāsim par taviem 18 €. Jā, starp citu. Un tas viss ir tā kā par vīziju. Kā saprast, vai vīzija ir tava vīzija radīta tev? Sveša vīzija ir tāda, kas nav piemērota tev. Tava vīzija tev paceļ spārnos, sveša vīzija ir smaga nasta, tava vīzija tev aizdedzina, sveša vīzija izsūc enerģiju, tava vīzija modina naktī, sveša vīzija dara miegainu. Man liekas, ka tava vīzija modina naktī nav labi. Naktīs ir jāčuč, lai pa dienu varētu tad griftot. Tā nav, vai viņš tur arī ceļās tajos 5. Par to starp citu arī šī lieta. Es gribētu vairāk viņa stāstu. Labi, viņš ir tātad baznīcā. Viņš ir mācītājs. Pie viņa nāk cilvēki. Ko tie cilvēki tev stāsta? Kā tu viņiem palīdzi ar padomu? Un kā tur cilvēks ar tavu baznīcu, piemēram, ir kļuvis par miljonāru?
Jā, šo es gribu zināt. Vai Jo tā ir kas ar to Arnolda cietumu? Švarcenegera vīzija, piemēram, aprakstīt uz pusotras lapas. Bet, why? Man neinteresē Arnolda Švarcenegera vīzija. Man interesē Mārča Jensīša vīzija. Te ir Es gan tāds, esmu pārliecināta, ka man viņa interesē, bet labi pieņem. jā, jo viņa neceļ spārnos, vai ne? Jo tā nav mūsu vīzija, Santa. Šī grāmata tiešām ir tā kā... man nav pat joku. Te nekā nav. Man nav kur pieturēties. Bet redzi, tas, kas redz tālāk par citiem, iet tālāk par citiem. Indiešu gudrība. Tas, kas redz tā. Te ir tāds, nelieto frāzi es mēģināšu, ja gribi, tad dari. Apliecina sevi ar skaidru pārliecību. Es esmu programmētājs, nevis programma. Man būs viss, ko es vēlos. Visu, ko es gribu, es izdaru. Es esmu praktisks sapņotājs. Manai dzīvei ir unikāls uzdevums. Šī pat nebija tēlot žāva. Šis nav nopietni. Te ir par finansiālo neatkarību, kāpēc tā ir svarīga. Kas ir, starp citu, interesanti. Man likās interesanti, viņš te bišķīt runā arī par tiem pensiju fondiem, kas man prasītos pie tā, ka tas ir Latvija pirmajā vietā ierosinājums, ka vajadzētu ļaut cilvēkiem izņemt to naudu. Tas ir viņējais, jā? Jā, man likās, ka varbūt viņš varētu bišķīt to tā kā būt apžēmbājis šeit, bet īsti tā kā nē. Nevajag tā kā visu dzīvi strādāt, uzkrāt un tad kādreiz cerēt, ka varēs būt brīvs, nevajag īstu finansiālo neatkarību, kas ir arī skaidrs, tāpēc, ka šī, arī tā baznīca, no kuras viņš nāk, viņi ir tā ar to, ka tai naudai ir jābūt tāpretē, tev ir jādod, lai tu saņemtu. Vēlams baznīca. Jā, desmitoties obligāti. Tā, un tad ir finansiālās neatkarīgas etapi, iekšējā finansiālā neatkarība, tad ir algots darbinieks ceļā uz finansiālo brīvību, tad ir vairs nav jāstrādā, lai iztiktu, tad ir sācis strādāt uz sevi, tad nav vairs jāstrādā, lai iztiktu, tad ir finansiālā brīvība, jeb gala posms. Kurā tu esi posmā? Tā, kādi ir tie posmi vēlreiz tā? Iekšējā finansiālā. Ko tas nozīmē? Finansiālā brīvība sākas nevis ar bankas kontu, bet ar domāšanas veidu. Tā ir spēja domāt ilgtermiņā, pieņemt strateģiskus lēmumus, saglabāt mieru, pat kad ārēji apstākļi mainās. Es paralēli šobrīd Vintedā mēģinu nokaulēt viens nišas smaržas. Par ko mēs te runājam? Tātad. Par ko tieši mēs varam šeit sarunāties? Jā, tātad tu esi nulles etapā, kā es nojaušu. Jā, kur tad tu pati būtu? Tā, es esmu, otrais ir algots darbinieks ceļā uz finansiālo brīvību. Es esmu algots darbinieks ceļā uz verdzību. Ceļā uz verdzību, tas ir mīnus pirmais līmenis. Sāc strādāt, redz, tur arī ir interesanti, ka te ir tā kā posmi, piemēram, sāc strādāt uz sevi. Man liekas, ka var darīt mūsdienās, tu vari visu šo tā kā miksēt, jo tā kā tas vairs nav gluži tā, ka, Zini, kas ir ļoti ienesīgs paša biznesa. Podkāsti, stand-upiņš ļoti ienesīgs. Ļoti ienesīgs. Nenormāli ienesīgs. Es reāli bagāti kā purva rūķis. Tikai stand-up varētu dzīvot zem tilta. Tā kā, jo vienkārši ir tas mīts, ka savs biznesa ir pati ienesīgākā forma, bet, ja mēs paskatāmies gan Latvijā, gan citur uz vidējiem apgrozījumiem, mazajiem, tā kā vispār vidēju apgrozījumu uzņēmēju darbībā, viņš ir rītīgi mazs, un lielākā daļa mazo uzņēmēju nopelna mazāk kā algotā darbā. Un tas ir rītīgs bias, un tas bias ir radies no tā, ka, jo mēs jau redzam tikai lielo. Un veiksmīgu arī. Jā, bet mēs neredzam visus klūgu grozu pinējus, kas ir un tā. Tad tu nokancelos klūgu grozu pinēju. Asociācija, kuri, tā kā nopelna vienreiz uz tirdziņā un pēc tam pārējā gadā. Un arī tas, ko tu sāki, liela daļa cilvēkam ir kaut kāds savs mazais biznesiņš, viņiem ir arī tas algotais darbiņš dienas beigās. Arī man ir algots darbiņš. Jā, te viņš runā par to, ka komanda ir svarīgi. Ka jāstrādā savās stiprajās pusēs. Panākumi rodas tur, kur tu esi visefektīvākais. Ak, Dievs, es nevaru, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Jā, Tātad vajag strādāt un ražot šādas citātu grāmatas. Jā.
pilnīgi nekā nav. Jā, un tepat ir atradusies vieta šim stāstam, kuru mēs visi zinām. Kāds zēns ganīdams ciema aitas nolēma izjokot iedzīvotājs. Viņš ieskrēja ciemā un kliedza vilki, vilki. Šitas te. Un tad, kad bija vilki, tad, protams, zēns skrēja kliedzot pēc palīdzības, bet neviens viņam neticēja, aitas tika saplosītas. Godīgums vienmēr tiek atalgots. Viņš ir Slešera partijā. Jā, vai ne? Ko viņš tieši runā? Viņš tomēr varētu tā kā nomierināties nedaudz. Ja mēs runājam par kādu, kas visu laiku kliedz vilki, 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 tā NA izdomā visādus uzbrukumus sievietēm. Jā, tu redzēji šodien? Šo es redzēju, jā. Ka izrādījās, ka tās ir fake ziņas bijušas, un tagad pārbaudīs, kas sieviete ir motivējis melot. Jā. Un Šleseriem jau visiem viņiem ir līdzīgi. Viņi visu laiku kaut ko tur auro. Jā, starp citu. Varbūt neliela refleksija par šo noderētu. Jā, padomāt. Viņi varētu paši savā partijas grāmatu klubiņā varbūt palasīt arī par šito. Jā, lieta, ko es šeit uzzināju 305. lapusē, ka ebreju bagātība nav mīts. Ebreji ziedo vairāk nekā daudz citas tautas, jo uzskata, ka jādod nevis tāpēc, ka tā vajag, bet tāpēc, lai pats saņemtu. Un te ir ļoti daudz par ebrejiem. ASV 30%, 40%, $50,000, augstrādītāji Japāņi. Nu, tā kā kroči kaut kas par dažādām tautām viņu došanu un kaut kas tāds. Arī kaut kādā internetā atrasts muļķības. Tur reāli, bet tā kā nav tie Latvijas piemēri, ne? Arī ebreji, ASV, nu tā kā kāds sakars? Nu, jā, un te ir šitās te lietas, nu, kas arī nav tā, ka tas nav taisnība, bet arī tam nav, tie ir tā kā tukši vārdi. Pilnvērtīga dzīve ir kustība uz augšu, jādzīvo crescendo, nevis diminuendo, saglabājot attīstību virzienu un dzīvības plūdumu. Jā, nu, tas ir tā. Vai ne? Nu jā, un es nezinu, tāpēc es esmu ritīgi vīlusies. Par ko mēs, iedod man kādus noslēgumu ceļu vārdus un izbeidzam šito. Nu labi, tātad padoms, lai tu būtu veiksmīgi. Es tātad šķiršu grāmatu un teikšu stop. Stop. Labā kreisā. Labā. Tā un teikšu stop. Stop. Endorfīni darbojas kā bioloģiska balva par drosmi un piepūli. Tie ne tikai uzlabo pašsajūtu, bet arī nostiprina motivāciju. Tu pat nemāki atrast labu citātu šajā grāmatā, ar ko noslēgt šo epizodu. Šai grāmatai ir viena kruta lieta, un tā ir tikai pašās fucking beigās, kurā tiek runāts par to, kā tad viņš nonāca tur, kur viņš nonāca. Par to, kā tiešām viņš bija narkomāns, zaglis, viņš visu laiku mēģināja atrast savu ceļu, lūdza Dievu, un beigās tas Dievs viņam palīdzēja tikt ārā no tām narkotikām, no nabadzības, no bezcerības. Un viņš tapa glābts, kas īstenībā, ja tā esēja, kas ir beigās, ja viņa caurīvītu visu šo grāmatu, un ChatGPT arī to varēja paprasīt, ja viņš būtu uztaisījis dažas fucking intervijas, bišku bišķīt pacenties, jo tagad izstāsta, ka 33 panākumu principi, no viņiem viens ir tā kā griftot vienkārši. Un ChatGPT Pro. ChatGPT Pro, jā. Interesanti, viņš pats ir izlasījis šo grāmatu. Es domāju, ka nē. Viņam arī palika garlaicīgi. Jā, nu tā kā es nezinu. Es ceru, ka kādreiz mēs saņemsimies un tu aizies uz viņa šiem te līderības kursiem. Un mums viss dzīvē būs cita. Mums vajag naudu, jā, tam. Izdomāsim, kā mums to darīt. Nu, lūk, tātad no narkotika un kriminālās pasaules līdz garlaicīgākajai grāmatai Latvijas vēsturē. Mārcis Jencītis. Paldies. Paldies.